Ar viņu reizēm nav viegli, taču interesanti gan. Tā laika biedri saka par mākslinieku Imantu Spridzānu. Daudzpusīgu, šķautņainu, sava viedokļa paudēju, kurš neraugoties uz tiešumu, caur saviem darbiem liek aizdomāties par vērtībām mūsu katra dzīvē. Arī šoreiz Lieldienu laikā Madonas Noda kultūras centrā atklājot mini izstādi Evolūcija. Es Imantu raksturotu vienā vārdā. Viņš ir īsts mākslinieks ar lielo burtu. Viņš vienmēr dzīvo līdzi visiem pasaules notikumiem, Latvijas notikumiem, protams, arī tuvākās sabiedrības notikumiem, un viņam vienmēr ir ko teikt. Varbūt viņš to nesaka vārdiem, bet to viņš saka ar saviem darbiem un pierāda darbībā. Imants tiešām no kaut kā maza spēja uztaisīt tādu pēkšņu, lielu notikumu. Viņam ir vajadzīgi šie notikumi. Un tieši tāpēc, man liekas, tās idejas tādas arī dzimst vienmēr. Viņš māk arī tehniski savas radošās idejas realizēt. Tas, man liekas, tāds ļoti tieši viņam raksturīgais. Tā kā Imants ir mūsu mākslinieks, mūsu kultūras centra mākslinieks, viņš ļoti daudz sava darba iegulda arī noformējumos un savā brīvajā laikā, protams, viņš aizpilda to ar lietām, kas viņam patīk un kas viņu aizrauj. Un jāsaka, šodienas izstāde viņam ir tādas pārdomas, lielas par lieldienām, es saprotu, par evolūciju un daudzām visādām lietām. Un jāsaka, ka Imants ir ļoti kreatīvs, viņš ir ļoti neparasts, viņš ir ļoti talantīgs un arī tas, ka viņš ir ļoti brīnišķīgs darba biedrs. Ar viņu reizēm nav viegli, bet ar viņu ir interesanti. Kausera mākslinieks izstāde Evolūcija ir aicinājums aizdomāties par cilvēka attīstības iespēju, kura nekad nav aprobežota, vien jābūt tieksmei uz izaugsmi. Tas ir tas, lai cilvēks būtība, tu sabiedrība saprastu, ka īpaši vienā no čaulām mēs nevaram ilgi dzīvot. Mums ir jāizplēšas ārā un jāturpina pilnveidoties. Mēs nevaram palikt evolūcijas sākuma stadijā. Mums ir jātiek ārā un uz priekšu. Lai kādi sūdi dzīvē ir, notiek, neskaties, ej uz priekšu, būs labi. To, ka Imantam ir savs redzējums uz lietām un dzīvi, pārliecinājāmies arī mēs no RTV. Pirms laika viesojoties mākslinieka darbnīcā Cesvainē, kur top viņa darbi. Jāpiebilst, ka saulaiks svētku laikā redzamās dekorācijas Madonas pilsētā, kā arī varakļānus raksturojošais saules pulkstenis ir Imanta darbs. Šobrīd gan viņš pievērsies atkal jaunam virzienam. Pašlaik man doma ir veidot lielus objektus, gan nelielākus betonā un lielākus stikla šķiedrā. Pašlaik es strādāju ar stikla šķiedru un sveķiem, poliestera. Tad viņi ir ilgmūžīgi kompozīts materiāls, ko var likt vērā. Savukārt Imantu raksturojošais ir formu stilizācija. Kopsaucējs ar šīs dienas izstādi ir stilizācija, kad mēs stilizējam. Mēs katrs krāsojamies, meitenes, katrs pucējamies, tīram kurpes, meklējam jaunas drēbes. Šī ir mūsu stilizācija ārējā. Es gribu stilizēt iekšēji, lai stilizācija būtu saprotama ikvienam, ko mēs dzīvē gribam panākt. Jāpiebilst, ka izstāde Evolūcija Madonas Noda kultūras centrā būs skatāma līdz 10. aprīlim. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, RTV.